Čau! Mēs jau tikai ejam skriet. Jā. Bet šitais vispār nav no tās sērijas, kad cilvēks brauc uz sporta zāli mašīnā, lai pakustētos? Ir, bet es pats bieži, piemēram, braucu uz meža parku. Atstāju mašīnu un eju skriet. Okay. Kāpēc es to daru? Tāpēc, ka es ir kaut kādu intervālu. Tu gribi iesildīties, tu gribi pie mašīnas padzerties, pārģērties un tad sāk darbību. Bet ja eju vienkārši krosskriet, tad gan izskrien no mājas un viss, jā. Tu biji iemesls tam, ka es izdomāju, mums vajag jau pamēģināt patestēt jaunu kameru. Šeit būs platāks laņķis, mēs varam paskaties nozūmot tavu sporta tēku. Piemēram, jā. Man jau, tev jau izkrāsēs, man viss māns. Kārtējais runas vilnis ir atripojis pie tevis, un šodien es uzskriešu kopā manis skriešanas randiņš ar Arni, un mēs iepazināmies pie Plaukta veikalā, kad es mēģināju izvēlēties savu pareizākās ķēdes skriešanai, un pateicoties Arnim, es to arī veiksmīgi izdarīju. Tad iepazīstini varbūt ar sevi. Nu jā, čau visiem, mani sauc Arnis, nedaudz skriešanas eksperts esmu. Nedaudz! Pats skrienu. Un arī apmācu citus skriet, un arī, protams, par skriešanas ekipējumu. Cik gadus tu skrien? Pat bail minēt, 20 gadus. Nu tā, katru dienu, kādu dienu izvaišot, bet cenšos kustēties katru dienu. Sports vienmēr bijis klātesošs jau no bērnības. Velospēda, skriešana, un kaut kā tu jūti, ka tā skriešana virtuvē tikai vairāk tavējais. Un tad tu atnāc uz studēt. Studiju laikā domāju, laikam nāksies visu pamest, bet kaut kā paveicās, ka tu aizgāji pie viena trenera, kurš tev pamotivēja un bija iespējas. Andrejs Saņikovs bija, tā kā sporta skolā Arkādī patrenējos. Ko tu studēji? Latvijas Universitātē starptautiskā ekonomika, komercdiplomātija. Man matemātika vienmēr patika. Es gribēju kaut ko ekonomiku, un, ja godīgi, man vienkārši iepatikās tas nosaukums. Es domāju, iešu, būs labi. Bet tas tā ir, taču ļoti daudziem. Es atceros, tu aizies to universitāti, tu skaties to katalogu, un tad tu arī, protams, ar sevi parunā. Kas labi skan? Kas labi skanētojas manā? Kas būtu smugs diploms? Kāds ir tavs tā kā amats? Es esmu pa vairākam jomām. Es esmu Nike sporta mārketinga vadītājs, es esmu apmācību vadītājs, vadu visu veidu apmācības darbiniekiem, veikalu pārdevējiem, lai viņiem būtu vieglāk pārdot. Lai mums būtu vieglāk atrast savas īstās skriešanas ķēdes. Marta beigas. Jā. Vai nav tā, ka tagad skriešanas pasaulē notiek tas, kas sporta zālēs notiek 1. janvārī? Palielam, jā. Ja beidzot silts laiks, ir plusi, sniegs ir pazudis un cilvēks skrien. Un es pat teiktu, es abrīnoju, cik daudz viņi skrien. Es pats citreiz braucu uz darbu, domāju, ak, Dievs, kā man no rīta skriet tik agri. Nu labi, es pats arī skrējis 5 no rīta vai 5:30 dažreiz, bet ne katru dienu. Nu, dažreiz, ja nav laika, tad tu saņemies izēju, bet kopumā visu cieņu tiem, kas tik daudz skrien. Nu. Cik no viņiem reāli arī paliek tajā skriešanas pasaulē? Es domāju, diezgan grūti nomērāms tas, bet ir. To var nomērīt kaut tādos koptreniņos. Tepat meža parkā tās ir tāds tikpat kā otrās mājas. Mums tiek daudz dažādu pasākumu bijuši, gan Nike Rīgaran, kas tagad ir Vīran Rīgas skriešanas pasākums, kur mēs sākām, ja nemaldos, tiešām 15 gadus atpakaļ koptreniņus. Un sākumā nāca 5-6 cilvēki, beigās 200, 300, 400. Tad tas skriešanas bums nedaudz pazuda, bet no tiem visiem, ko es esmu redzējis, ka daudzi, kas atnāca pirmo reizi treniņiem, turpina tikai skriet. Un arī šobrīd jau visus gadus notiek arī Rīgas maratona treniņi šeit, kuras es vadu katru svētdienu 10. Un arī tur, ja godīgi, šogad, man liekas, ir tāds lielākais pieaugums. Mums jau pirmajā treniņā, kad vēl knapi bija nokrits sniegs, jau bija 200 cilvēki. Tā kā kāds svētdien cilvēki nāk, viņi pat man šeit brauc pāri visai Rīgā, lai kopā paskrēt. Tas ir super viss šeit. Nu, laižam! Sākam skriet, jā? Sākam! Rādi, kur ir tavs piecītis mīļākais. Aiziet! Viena īsā piebilde, Arnis ar savu draugu ir pēc tam sarunājis skriešanas. Nu jau šis jau ir, nu tā kā, zinu, kā šis mēs jau ir tā. Iesildamies, mēs izskrēnam vieglu skrējienu, iesildamies. Bet cik ātri mēs skriesim? Tu jau bez pulksteņa skrieni, ja? Es skrienu bez pulksteņa. Bet es skrienu kaut kur pēciņā 5:50. Ļoti labi. Jā, ir ok. Iepazīstini varbūt mūs arī ar saviem, tavuprāt, nozīmīgākajiem skriešanas sasniegumiem. Priekš maniem, kas man ir bijuši? Man nepatīk tā baigi lielīties, bet es teiktu, es esmu tāds profesionāls amatieris, kas trenējās pietiekami daudz. No sasniegumiem es esmu bijis arī Latvijas čempions 1500 metros, un otrā vieta bijusi 1500 metros. Tad Rīgas maratonā pagājušajā gadā 10 km bija 5. Nu tāds, ja es esmu top 6, top 10, es esmu ļoti priecīgs. Kas ir tās aktualitātes tieši skriešanas pasaulē, ko profesionāļi tagad mēģina varbūt atrisināt vai ko viņi mēģina izdarīt? Šobrīd visi meklē komfortu.
jo kopumā tos apavus cenšas uztaisīt vienkārši saprotams. Kāda stila amortizācija, šī tā maksimālā, tie vienkārši super mīksti, baudām skrējiens, un arī viņiem iedalās ar tiem apaviem, kas man. Es varu skriet garos krosus, arī kādu vieglu tempiņu uzskriet. Būs vieglāks ar tavu apavu, kas ir tāds nenormāli mīksts apavs. Nu, es došu tempskrējumus un neskrēju. Es ar šīm apaviem skrienu nedēļas 2. Un pa šādu vidi, kā mēs tagad ar tevi skrienam, un tādā lēnā tempā pļāpājot, vienkārši perfekti apavi, patiešām tāda sajūta, ka skrien, tā kā mākonītī. Jā, domās tādiem viegliem, es teiktu, izīrān skrējieniem, un tas ir tas, kas cilvēkiem patīk, viņi grib to komfortu. Vairāk tāds recovery, viegls krosiņš, ko tu gribi baudīt, dabu baudīt skrējienu, lai tu izjūtu amortizāciju. Un to, cik tev atspērīgs, tā kā solītis. Jā. Otra iezīme ir tieši tas atspērīgums, jo daži cilvēki tie, kas meklē nevis to mīkstumu, bet tieši atspērīgumu. Un ir trešais veids, kam vajag stabilitāti. Ir klienti, kas paši zina, ka viņi vajag stabilu apavu, kas tev neļauj pēdē krist uz iekšu, ir tāds, lai pārpronācija nebūtu, bet vienlaicīgi, lai būtu arī pietiekami mīksts, tad ir tādi structure apaviņi. Tad, ja man kāds pajautāja, kuri tad apavi ir vislabākie? Es vienmēr konsultējos ar Erni, vai mēģināšu pagriezt šo visu, kā man liekas, ka jā. Un mums labs tempiņš, 50. Redzi, ir tas Latvijas universālais. Te viņš draujās, sapulcēja pa vidu uz meža parku uzskriet, tad viņš grib brīvdienās varbūt pa mežu uzskriet. Ko tu ieteiktu tādiem? No Nike puses vai nu ņem pat taisno trailu apavu, bet tur visuniversālākais būs tāds Pegasus trail, kurš ir pietiekami mīksts arī pa asfaltu, bet nav pārāk mīksts priekš meža. Jo mežā ieskriet pārāk mīkstu apavu nebūs tāds komforts. Ja tu skrien pārsvarā pa asfaltu un retam ieskrien mežā, tad var ņemt, manuprāt, tādu klasisko Pegasus 41 un tūdaļ jau pēc pāris nedēļām iznāks Pegasus 42. Bet arī viņam tā zolīte ir vismaz tāda, ka, ja tu ieskries mežā, nevis tā kā šeit pa brikšķiem skriet, kā orientēšanās sacensībās, bet pa vieglu cietu taciņu, būs ok. Jo būsim reāli takas jau nav nemaz tik mīkstas. Protams, jau tāds diezgan cietas. Ir ceļš tās, kuras ir noskriettas. Jā. Lielākā daļa cilvēku porcija, kas tagad skrien, gatavojas tam Rimī lielajam maratonam. Kāds, kurš tagad grib sākt, viņš ir vidēji sagatavotas miesas būves. Baigais skrējējs nav. Ir marta beigas. Kam viņš vēl veselīgi var paspēt satrenēties? Es domāju, ka 10 km mierīgi. Ja tu esi visu ziemu nedaudz pakustējies, arī pusmaratonu noskries, un ja tu esi katru gadu skrējis savu pusmaratonu, tu arī šogad to pievērsi. Kāds tev plāns? Vai mērķis ir tikai finišēt, vai mērķis ir noskriet kaut kādā ātrā rezultātā? Labs ir. Tad jau pieķeramies, ja mums skriešanas treneris par brīvu nokonsultē. Gribu paspēt, noskriet, satrenēties jēdzīgi 10 km. Jā. Tu saki 2 reizes nedēļā. Varbūt tu vari izstāstīt kaut kādu formulu? Kā tad tikt līdz tam dešukam? Es noskriešu to super iedvesmojošo runu un dabais arī gribu tajos skriešanas svētkos piedalīties. Sākam pakāpeniski. Pirmajā skrējienā 20 minūtes. Pirmajā skrējienā pat bieži nevajag skaitīties kilometrus, bet vienkārši laiku. Sākumā 20, nākamā 25, tad jau 30 minūšu krosiņu. Iespējams, ja tiešām ir tā, ka nekas nav darīts, tad pat ir labi iesākt pārmaiņas. Tur 5 minūtes paskrien, 2 minūtes ātri paiet. Un tā es teiktu, tāds pārējais posms būtu vajadzīgs apmēram 2 nedēļas. Ar 2 reizes nedēļā skrienot noteikti finišēt sanāks tos 10 kilometrus. Ja grib finišēt nedaudz ātrāk. Finišēt tajā punktā, kurā visi finišē. Tā kā visi finišē. Jo ātrāk var. Jā. Ja grib nevis ātrāk finišēt, bet finišēt ar ātrāku laiku. Jā. Tā ir pašā punktā. Jā. Tad es teiktu noteikti vajag jau 3 reizes skriet. Un ideāli jau varbūt kādu reizi jau 4 reizes izskriet. Tālāk jau tie, kas domā jau par rezultātu, cik ātri viņš noskries, tad jau vienkārši krosiņiem būs pa maz. Labs variants ir pielikt kaut kādu intervālu tempa treniņu, kas palīdz uzlabot ātrumu un ātrumu izturību. Jā. Bieži ir ceļš iesākot trenēties, zini apmēram, cik ātri tu gribētu sacensībās skriet. Piemēram, dešuku noskriet stundā būtu solīdi, vai ne? 6:0 temps, jā. Jā. Tas nozīmē, ka visticamāk lēno parasto krosu noteikti tu skries kaut kādu minūtu lēnāk, tad 7:0, jo tomēr sacensību temps, tas ir ātrs. Un dažam ātri 4:0, dažam 6:0, savukārt intervāli. Un tad tu skrien konkrētu distanci plānot ir tempā ar kaut kādu pauzi.
Iesākumā tā pauze būs ilgāka. Pieņemsim tur sākumā pa 500 metriem, 5 līdz 8 reizītes ar 3 minūšu pauzi, kad lēnāk skrien. Un to intervālu to skrien plānotajā sacensību tempā. Nu, tad tu jau saproti, ka jā. Kas tad tur būs? Jā, kas tad tur man sanāk? Un tas palīdz tā kā skriet ātrāk. Tas, ko es saku citreiz, nu, ja tev diena ir diena, ka tev neskrienās, bet plānā ir intervāls, un kaut vai ir cilvēki, kas uzskata, nē, par katru spīti maukšu līdz galam. Nu, citreiz jau tomēr vajag ieklausīties ķermenī, jūt, ka negulēta nakts, spriedz darbā, jo visi jau esam darba cilvēki tomēr, un varbūt tad pārplāno, noskrien nedaudz mazāk, vai nedaudz lēnāk, vai pārcels 2 dienu vēlāk. Tad pēkšņi citreiz izlas klikšus, ka tev man labi iet, tu jau skaties, ka tev jau pulss ir zemāks, tev uz tā paša tempa, vai uz tā paša pulsa temps ir ātrāks, tu jūties labāk, tev jau beigās jau tas ir pienāk brīdis, ka tev jau prasās iziet izskriet, ka tev jau patīk jau. Novēlu visiem nokļūt tur, kur tev tiešām sāk prasīties. Tā, Pilnīgi gribas. Ka vajag. Jā, tu zini, cik pēc tam būs labi. Un tā. Es domāju, ka tev tavā ļoti nopietnējā skriešanas pieredzē ir bijuši tādi brīži, ka ak, Dievs, šis bija tik labs skrējiens. Ne, varbūt viens skrējiens bija ļoti patīkams, kad ļoti labi skrējās. Tas bija Valmiera, kad Valmierā bija skrien Latviju posmi, Valmieras pusmaratons. Es par skrienu īsās distances 5 km. Un es atceros, es esmu savu sparringu partneri, tāds Aigars Peters, arī treneris. Ļoti daudz kopā skrienam. Šodien ar viņu kopā vēl skriesim pēc tevīm. Nopietno skrējienu. Es atceros, mēs skrienam, mums bija vīri, laba forma. Mēs tā skrējām kaut kādi tempā 30 km, Wow! 5 km. Un tu jūti, ka tev iet. Bet tas, kas bija tāds forši, ka nebija sarunāts, mēs ik pa puskilometru vienkārši dabiski mainījāmies. Cik forši. Lai otram būtu vieglāk. Un es pavilku puskilometru, jūtu pēc puskilometru, nesarunājot. Viņš aiziet garām. Es pasēžu viņam. Vēl pēc puskilometru, es aizēju viņam garām. Un tā mēs pēc 3.4. kilometru skatāmies, jau aizmugurē neviena nav. Nu, Tā bija labs malači. sajūta. Es nebiju dzirdējis tādu terminu skriešanas sparringa partneris. Jā, Ko tas nozīmē? nu zin kā, man liekas, ka vienmēr kopā skriet vieglāk. Okay. Iziet vienam krausiņu, citreiz kā vajadzīgi, bet tur vairāk, es teiktu, nevis tieši krausiņos nodara sparrings, bet tieši tajos intervālos. Nu, pieņemsim, tie, kas trenējās 5, 6 reizes nedēļā vai 7, viņi parasti 2 reizes nedēļā taisa darbiņus. Darbiņš ir intervāls. Tas ir vai nu intervāls vai pārkots, bet kaut kāds pārmaiņu temps. Jā. Un tad, ja tev vienam, pieņemsim, jāskrien 10 reizes 500 metri, diezgan ātri, nu ir grūti sev motivēt. Tas rezultāts, tas progress, tas ir vieglāks, ja tev ir kompānija. Nu, Un to savukārt var dabūt arī šajos te koptreniņos. jā, koptreniņos, es teikšu, tieši tā mums ir ļoti daudz cilvēki, kā jau minēju, 200. Kā mēs viņus sadalām, lai būtu visiem piemērots. Zini, kā atnāk, piemēram, tu, atnāk tur kāds, kas skrien jau Jā, tieši gribēju jautāt. stundu 30. Jā. Arnis man visu laiku ieris pašā sūdīgākajā kategorijā. Nē, tu esi otrā. Mums ir daudz kategorijas. Okay. Es domāju, ka mēs izskatīsim tev estrādi. Obligāti. Tu zināt, ka estrādi drīkst skriet. Yes! Es to uzzināju īstenībā nesen, bet pasaka vēlreiz un skaļi. Tātad estrādē drīkst skriet. Jā! Un tur ir forši, tu vari paskatīt kalniņus apkārt, Diemžēl. cita vīdes skats. Kad vēl iespēja skriet caur lielai Jā, estrādē, vai ne? tas gan. Iespējams estrādē. Tā kā mēs arī dažreiz tur uztaisim kādu svētdienas treniņu. Vai klausies, tu sāki stāstīt, kā jūs sadalāt? Es vienmēr esam 4 grupas. Viens līmenis ir tie, kas ir atnākuši pirmo reizi. Tad jau mums 3 grupas ir tīrās skriešanas grupas. Ko tad mēs vienkārši dalām 3 tempa grupās. Pirmā grupa, tā mums ir vismazākā. Tā ir mana grupiņa, bet mūsu grupiņa arī aug. Šeit aplīdz ir 550 metri. Visi nomērīts, jā. Viss ir novērīts. Cik ir tādu ļaužu, kuri skrien visu caur sezonu? Vai tu pats arī tāds esi? Es, protams, esmu, jā. Jā, ok, ja ir ļoti liela mīnusi, tad es citreiz aizēju vai no manēžu, paskriet, bet man Tur var tā kā tikt jebkurš iekšā? Tu man jebkurš tikai jāmaksā, jā. Aha, ok. Tā ieejas maksa ir, trenējies, bet ir abonements, ko nopērts, un kopumā es parasti daru tā, ka es visu ziemu 2 reizes nedēļā manēžā darbiņu, jo mīnus lielos grādos intervāls vairs nav veselīgi. No sāpos es augstu gaisu,
saslims un, kā saka, treniņš bezjēdzīgs beigās. Jā. Bet krosus es parasti līdz -10 skrienu pāru. Ja ir virs -10, tad citreiz negribās to augsto gaisu salpoties. Tad nāks aiziet uz džimu, steicot paskiet. Ok. Tā ir noteikti, es domāju, kritums ir milzīgs. Cilvēki, kas ziemā neskrien, jo pavasarī izteikti mums tā kā puķis ziet, tā cilvēks ziet. Ak, Dievs, es ko visi. Tā kā puķis ziet, tā cilvēks ziet. Vai tu esi kādreiz skrējis tos testus? Nu, ka tev pieslēdz pie tā Jā, gadžeta. to es nedaudz grēkoju. Vajadzētu katru gadu taisīt, Jā. bet es kaut kādu reizi 3 gados uztaisīju. Pastāsti nezinātājiem, varbūt, kas tas ir, ko no tā var saprast un kam tas ir vajadzīgs. Nu, tas tev īstenībā palīdz kontrolēt tavu veselību pa lielam. Tev uzreiz nezinātājs, tu piemēram nezini, kam tu esi gatavs. Ķermenis pats par sevi, kādai slodzei, kādi tavu pulsa rādītāji, pulsa zonas. Tad izējot šos testus fiziskos, tur viss jāskrien maksimāli slodzi. Tāda intervāla vai arī pakāpnis, ka liek slodzi ar vien klāt, ir 2 veidi testi. Bet tur uzreiz tev gan pārbaud šo te aerobo, anaerobo slieksni, jeb kā tu, uz ko tev sirds ir gatava, un tur jau tev, tu redzi reiz slieksni, tur ir tavs tempa slieksnis. Tas vienkārši Arni. Skaisti, vai ne? Ak, Dievs, jā, apgriežamies šitā. Nē, šitā. Nē, šitā. Tu esi kādreiz dziesmu sākos bijis? Jā, es, kad biju sākuma skolā, pamatskolā, es pat dziedāju. Bet tās vēl bija vecajā. Tenoriņš bija vecajā. Es tam novēlu arī Kādreiz kādreiz. pats sodzīt. Vai Mēs mācīt? esam uzskatu trepītēm. Tu zini, mēs vienreiz skrēju ar Juri Dzeni. Jā. Viņš ir traks ultramaratonists, taku skrējējs. Nu, šeit pavisam trepītēm līdz augšai. Un viņš mani uzdzina, vai es viņu Ziediņā Siguldā. Jā. Wow! Wow! Tu zini, kas ir Everestings? Nē. Kad tu uzskrien Everesta augstumu, Ā. pa šī rāda, piemēram, No augstu metros, jā. Jā. Un viņš šai Ziediņā uzskrēja. Tas daudz. 11 stundas. Ak, Dievs. Oh my God, Arni! Jūt, ne? Jā! Drīz jau būs finišs. Tā jau tikai lejā. Jūtu tevī treneri. Es motivē. Mēs pagājušajā visi tie 200 cilvēki skrējām pa šīm te trepītēm. Zinu, kas par skatu. Patīkams skats. Ir vērts saņemties uzskriet augšā, vai ne? Vai arī galu galā sektori ir kāpši. Man ir bijuši traumas, ka 2 mēneši neskrien, un tad ir smagi iesākt. Nu tā, ka man bija ceļgalā saites iekaisums. Tā kā skrējēja ceļus pa lielam, jā, no pārsodzīts. Es tajā vienā mēnesī tā kā nedaudz pa daudz kilometrus priekš sevis ieliku. Es zinu, ka citi tik daudz liek, bet es tajā mēnesī noskrēju 440 kilometrus. Tas man ir daudz, pārāk daudz. Un ķermenis pateica, stop, pietiek. Tāpat aizēja atpūsties daudz. Tāpēc ir jābūt samēram, ka nevar tagad būt maratonists, izlos kaut ko šatiņā, ka pasaules elites skrien tur katru nedēļu pa 100 km un vairāk. Nu, tad aiziet pirmā nedēļā 100. Nē. Sākam 30, 40 pakāpeniski liekam. Tāpēc nevar tā, ka maratonam sagatavoties gadu laikā, ja gribi ātri. Tu vari sagatavoties, ja tu gribi vienkārši noskriet. Ok, tu pats iesāk par elitu runāt, par Kipčogu parunāju. Jā, Naikam ir ar viņu partnerība. jā, līgums. Un ir bijuši šādi tādi skandāliņi. Kipčoga reāli noskrēja maratonu. Divīši, Jā, pareizi? vienīgais, kas skrējas ar 2 stundām. Redzi, viņš noskrēja to maratonu ar Nike prototipu kurpām. Jā. Un tipa nedrīkst tā. Nē, nu kopumā, es teiktu, Nike vienmēr lauz tāds robežas. Vienmēr gājis kaut ko, ka kaut ko pārspēt, kaut ko sasniegt, ko neviens vēl nav izdarījis. Nu, un tas jau sākās jau sen. Ja mēs skatāmies tagad, gan ir katram otrajam, vismaz elitniekam katram ir bots ar karbonu plati. Jep. Kas bija pirmais, kas tos uztaisīja? Nike. Jau 2017. gadā. Oh, Jau 9 gadu atpakaļ bija pirmie Vaporfly, kas bija ar karbonu plata apavu. Tas bija kaut kas unikāls, jo toreiz visi skrēja sacensībās ar ļoti plānām solītēm. Jā. Ja tā doma bija tāda, ka viss, kas ir mīksts, tev bremzē ātrumu. Kas kaut kur tā kā ir patiesība, ne? Jā, tā arī. Piemēram, šajos manos Homēro. Nevar paskatīt tik Jā, ātri. jā. Bet viss, kas ir mīksts, viņš saudzē saites, muskuļus, mazāk traumatisks.
un kā panākt, ka var paskriet ātri un droši. Tad 17. gadā uztaisīja pirmo Vaporfly, jeb pirmais sacensību apās ar karbonu platini. Ļoti mīksta puta, kas tev ir kā absorbē triecienu un nesadzina kājas. Jā. Un ciets karbons, kas nav elastīgs, bet skriešanas laikā tev ļoti met tā kā atspēr. Toreiz pat Nike bija zinātnes pierādījis, ka tiem apaviem var noskriet vidēji 4% ātrāk. Toreiz pasaules rekords maratonā bija tikai 2.04 ar kaut ko. Un Kipchoge skrēja pirmo reizi tajā projektā Breaking 2, noskrēja zem 2 stundām, un viņam pietrūka 25 sekundes. Viņš noskrēja 4 minūtes ātrāk kā tā laika maratona rekords. Tas ir kosmos. Lai nebūtu tās ekipējums jau tāds tā kā aizveiktais, papildus tehniskais iegūms kaut kāds. Jā, tā un pamazām sāka ierobežot tos noteikumus. Lai nebūtu divas plates, apavā drīkst būt tikai viena karbona plate, un otrs ir zoles biezums. Lai nesāk taisīt tādas milzīgas platformens. Tā kā uz atspērēm. Apmēram, jā. Tad šobrīd biezākā zole drīkst būt 4 centimetri. Un tagad visiem brendiem pie tā jāpieturās. Tiem prototipiem, protams, ir tā, ka pasaules čempionātos, Eiropas čempionātos, lielajos mačos nedrīkst skriet prototipiem. Tad ir kā tu neesi. Tā kā apās vēl nav pārbaudīts, viņš nav bijis cilvēkiem pieejams. Citi nav varējuši tā kā arī jā, nevienam nav bijis tāda iespēja. Tāpēc pieņemtu likumu, ka tādu mērogu mačos apavam jābūt tirgu vai nu 3 vai 6 mēnešiem. Vai joprojām daudz skrien prototipos. Nu patās Valencijā cik Nike atveic laboja pasaules rekordu pusmaratonā. Un jau ar jauniem Alpha 4 prototipiem. Tie Alpha iznāks tikai rudenī, bet viņam jau bija prototipi. Tagad ir komandas mačs, tas rekords skaitās, visu ok. Tas nav pasaules čempionāts. Tāpēc ir prototipi, viss tiek attīstīts un vienkārši visiem zīmoliem ir nedaudz ielikt tādos rāmjos, grožos, lai nebūtu pārāk liels tas. Lai visiem vienādi noteikumi. Jā, tieši tā. Bet noteikti tas, ko es ikvienam skrējiem iesaku, sacensību apavs nekad nepērk kā vienīgu apavu. Bieži vien ir bijis tā, ka veikalā cilvēks uzmēra sacensību apavu, tas gan ir viegls, tas ir labs, tas ir foršs apavs. Bet viņš ir domāts tikai vienīgi ātrumam, tur nav tāda izturība, un viņš ir domāts tikai skriešanai taisni un viss. Labi, protams, var stadionā skriet, visādi līkumi, bet reljefs tā kā nav vēlams. Pārsvarā es personīgi un mēs, kas skrējēji esam, mēs tādu apavu valkam 2 reizes nedēļā. Tikai uz intervāliem. Iesildies parastajā apavā, uztais visus vingrinājumus sagatavojies, un tad uzdod sacensību apavu, noskan savu darbiņu, kur tev ir svarīgi, lai būtu tas ātrums, tas rezultāts. Tad atcerēties parastajā. Pirmkārt, lai nebūtu tā, ka katru krosu tev pēda pierod pie tā metiena, kas otrkārt, lai arī apavs ilgāk turētu. Kā apavu ikdienas skriešanas atpāl kaut kā 1000–1500 km. Tā kā dažam tie tikai 2 mēneši, dažam gads, dažam 2 gadi. Sacensību apavu tā vidēji 500 km. Un tas, ko daudz ir teikuši, to jau skriet tikai eliti, tikai ātrie. Tā, ja godīgi nav, tas, kas skrien arī piecina, cik mēs tagad skrienam? 5,46 no tempi. Ļoti labi. Bet ja tu tagad uzvilktu apavu karbonu, tu reāli pēc viegli tādas pašas sajūtas, kad skrietu ātrāk. Iegums ir visiem. Nav tā, ka tikai elitei. Tā kā, iesaku pamēģināt. Labi, ka tevi tur tev pie vārdi. Bet labi, mēs jau tūlīt finišēsim. Jā. 3 vārdi kaut kādi ceļam aiziet tiem, kas tā kā āda vai tūlīties, bet vēl nevar saņemties. Ar prātu. Ar prātu. Pakonsultējoties. Jā. Un pareizā ekipējumā. Amen. Un lēnāk nekā tev liekas, ka vajag. Jā. Ja nepatīk vienam, nāc skriet kopā koptreniņos. Super. Atstāšu pēc tam info, kur un kā, bet pēdējais jau teicu, ka tev skolā Martina labi gāja, ja? Tā kā patika, Jāna. Valodas. Arī bija šī patika. Vai tagad kādu tādu līrisko frāzi es gribu. Es pēc skrējiena jūtos kā... Tu pabeidzi? Smaga frāze. Es pēc skrējiena jūtos kā zivs ūdenī. Paldies tev! Paldies! Tiekamies skrējienos! Yes!
Ar pašām akumiem. Jā. Perfekto, klausies. Nu, metam mieru, ne? Metam.